Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, medicīnas sabiedrība ARS un Latvijas aptieka. Ilgstošs stress, neapmierinātība ar dzīvi, nepatika pret savu darbu un daudz citi faktori, kas mūs nomāca ikdienā, var izraisīt vienu no mīklainākajām un šobrīd populārākajām kaitēm – veģetatīvo distoniju. Kas tā ir un kā ar to cīnīties, atklāsim raidījuma gaitā. Es zinu, ka man būtu jāiet pie ārsta, jo katru dienu izjūtu galvas reiboņus, ir liels nespēks, ik pa laikam arī uznāk panikas lēkmes. Esmu dzirdējusi par tādu kā veģetatīvo distoniju. Tāpēc nevaru saprast, vai tas varētu būt šis gadījums un ar ko man būtu jārēķinās un kas būtu jādara. Mūsu šīsdienas studijas eksperti – doktore Aīda Smiļģe, medicīnas sabiedrības ARS, neiroloģe, elektroencefalogrāfijas speciāliste, Latvijas neirologu biedrības biedre un Latvijas sāpju izpētes biedrības biedre. Doktore Inga Zārde, medicīnas sabiedrības ARS, psihiatre, Rīgas Stradiņu universitātes doktorante psihiatrijas specialitātē, vairāku medicīnisku publikāciju autore un līdzautore, Latvijas psihiatru asociācijas biedre. Doktore Ruta Plotniece, Veselības centra 4, Juglas klīnikas galvassāpju kabineta vadītāja, specializējusies neiroloģijā, neirosonoloģijā, dibinājusi Baltijas galvassāpju pacientu biedrību un ir tās valdes locekle. Doktore Karīna Vernere, certificēts ģimenes ārsts, arodārsts, Veselības centrā 4, konsultē pacientus par internās medicīnas problēmām. Jana Namniece, Latvijas aptieka farmaceite, studē Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes doktorantūrā, Latvijas Nīderlandes farmaceita apmaiņas programmas dalībniece. Vai stress ir drauds mūsu veselībai? Stress veido divu faktoru. Viens, kā es šo dzīvi saprotu un kā es ļaujos šim spiedienam. Jo katrā ziņā stresa situācijās tā ir apkārtējā vide, kā es viņu uztveru un kā es viņu uzreaģēju. Predispozīcija uz to, kā cilvēks stresu panes, ir iedzīmta. Te ir jārunā arī par ģenētiku, un līdz ar to katram tās izpausmes var būt, teiksim, tā savādākas. Vienam sāp galva, citam varbūt sāp mugura, citam parādās garastāvokļa problēmas, citam vēl kaut kas. Pie stresa principā mēs saspringst mums plāca joslas muskuļi, saspringst mūsu perikraniālie, jeb ap galvaskausa lokalizētie muskuļi, un tas rada dažādas šīs te slimības izpausmes. Biežāk tās slimības, ar ko saskarās neirologs, ir galvas sāpes, sāpes sprandā un garstāvokļa svārstības. Stresa izturība mācās ģimenē. Tad kā māte izturēsies pret bērnu, cik būtu stabila ģimene. Arī trūcīgi ekonomiski apstākļi var nozīmēt, ka šis cilvēks nebūs izturīgs, un tad aiziet tā reakcija. Tā tad somatizācija, kas izpaužās vai nu kā tīri psihiski, vai arī tīri iekšēju orgānu darbības traucējumi. Tāpēc starptautiskā klasifikācijā ir izveidot šīs te īpašo sajūtu apraksts, kuru gadījumos pacientam noteikti ir šie te somatiskie traucējumi un tikai. Tie nogurums, galvas sāpes, reiboļi, vājums sajūta, dažādas muskuļu sāpes, kur tiek veikts diezgan daudz izmeklējumu. Un kopsumā pie ģimenes ārsta kādos 50% gadījumos neatrodam smagas somatiskas kaitas un ilgnācis pārliecināt pacientu, ka viņš ir vesels. Izņemot, nav vesela dvēsele, varbūt psihiskā izturība pret šo stresu. To sauc par to veģetatīvo distoniju? Jā, kuras gadījumos pacients jūtas slikti. Un visbiežāk ir tā, ka stresa situācijā jau pacients saņemās, kā saka, un tās izpausmes nav. Slimība parādās kaut kādu laiku pēc stresa situācijas. Un īpaši es gribētu piezīmēt, ka ļoti bīstams ir ilgstošs, kaut arī varbūt ne tik liels, bet ilgstošs stress ilgā laika periodā. Tad šie pacienti visbiežāk, viņi finālā nonāk vai nu pie neirologa, vai nu pie psihiatra. Tā ir. Jā, tas tikai pierāda kārtējo reizi, ka viens simptoms varbūt arī nekas nopietnis, bet arī varbūt viss kaut kas. Kā jūs kā
Ģimenes ārsts kā terapeits, ko jūs iesakat darīt? Kāda ir tas cikls, kā jūs virzat šo cilvēku? Patiesībā visi tie galvas reiboņi, galvas sāpes, kuri tiešām lielākoties ir vegetatīvas distonijas izpausme, ir tikai viena sadaļa, tai vegetatīvo simptomu kompleksā, kas cilvēkam var būt. Ļoti bieži arī sāpes sirds rajonā, kur cilvēki arī apraksta šīs sajūtas, ka viņi bez mazliet tā kā mirs nost, izmeklēt šos te pacientus. Mēs nekādas rupjas patoloģijas neatrodam, un tieši tāpatās arī ar kuņģzarnu trakta saslimšanām. Tā kā tā ir slimība ar ļoti, ļoti daudzām sejām, sākot ar neiroloģiskām, beidzot ar kardioloģiskām, gastroenteroloģiskām un tā tālāk. Bet, lai cilvēki vismaz kaut ko no šīs te raidījuma saprastu, es vienkārši gribu viņus modināt, ticēt tam, ko saka doktors, un jau izmeklēšana nekādas problēmas neuzrāda, ka cilvēks tiešām fiziski ir vesels, tad tiem radītājiem ir jātic. Un kādus tad izmeklējumus parasti veids? Tā kā tā vegetatīvā distonija, tā ir izslēgšanas diagnoze. Pie tās mēs nonākam tikai tad, ja mēs to cilvēku esam pārbaudījuši un tiešām nekādi dzīvībai bīstamas situācijas viņam neesam konstatējuši, jo viņš ir fiziski vesels. Tad mēs stādam diagnozi, ka tā ir vegetatīvā distonija. Kādi izmeklējumi ir vajadzīgi? Ļoti daudzi, sākot no parastām laboratoriskām analīzēm, beidzot ar funkcionālo diagnostiku. Tie var būt sirds funkcionālie slodzes testi, ehokardiografijas, veloergometrijas. Tā ir asinsvadu diagnostika, ko ļoti bieži ar vienu pielieto neiroloģijai, tīpaši cilvēkiem, kuri nāk ar vegetatīvām neiroloģiskām izpausmēm. Tas ir datortomogrāfijas, magnētiskās rezonances, bet tas nenozīmē, ka cilvēkam tagad jāiet un uzreiz viss pēc kārtas ir jādara. Protams, tā kā šeit ir vajadzīgs tas diriģents, un diriģents šajā situācijā ir ārsts. Tad palūkosimies, kādus diagnostikas metodes parasti rekomendē kā primārās jautājumos, kas ir skarti ar stresu, neiroloģiju vai aizdomām par veģetatīvo distoniju. Tā kā veģetatīvās distonijas gadījumā ir virkne dažādu simptomu, pacientiem tiek rekomendēti sekojoši izmeklējumi. Magnētiskā rezonance, reizēm ar angiogrāfiju, galvas smadzeņu datortomogrāfija. Savukārt gadījumos, kad pacients sūdzas par pēkšņām liekveidīgām sūdzībām, kā pēkšņas galvas sāpes, reiboņi, pacientiem tiek rekomendēts elektroencefalogrāfijas izmeklējums. Pamata tests EEG ir tomēr epilepsija. Un arī epilepsijai pielīdzināti sindromi, bet arī jebkura cita veida liekveidīgi stāvokļi. Vai tie ir galvas reiboņi, vai tās ir galvas sāpes, vai tās ir kaut kādas uzbudinājuma lēkmes, vai tie ir miega traucējumi. Bez tam arī tās varētu būt stāvokļi pēc galvas traumām, pēc insultiem vai dažāda cita veida nervu sistēmas saslimšanām, jo elektroencefalogramma palīdz precizēt, diagnosticēt nervu saslimšanas. Pie galvas ar želejas palīdzību tiek piestiprināti sensorie elektrodi. Savukārt elektrodi ir savienoti ar datoru, un, kad sākās pieraksts, šie biopotenciāli reģistrējas tādu viļņotu līkņu veidā. Tas palīdz kontrolēt slimības gaitu un terapijas efektivitāti. Gadījumos, kad cilvēkam ir paaugstināts holesterīna līmenis, tiek rekomendēts Doppler ultrasonoskopija kakla un galvas smadzeņu asinsvadiem. Kādam nolūkam būtībā ir šis aparāts? Protams, pirmām kārtām tas ir asinsvadu stenozes, respektīvi pārsvarā aterosklerotiskie procesi. Tas nozīmē, ka cilvēkam ar gadiem uz asinsvadu sieniņām izgūsnējās holesterīns, izgūsnējās kaļķis, un rodās tā saucamās aterosklerotiskās pangas. Un šīs te pangas nobloķē asinsvadus un traucē asinsritei. Kā jau jebkura hroniska slimība, teiksim, rudens, pavasaris ir tas laiks, kad jebkura hroniska slimība pāsinās. Un, protams, ka cilvēkiem ar asinsvadu problēmām ir galvas sāpes, ir spiedienu svārstības un ir dažādas sūdzības. Izmeklējuma laikā galvas asinsvados var redzēt arī asinsvadu anatomiskās izmaiņas, kā piemēram asinsvadu izspīlējums. Tāpat ar Doppler ultrasonoskopijas palīdzību var veikt vertebrālo artēriju izmeklējumus. Pacientiem ļoti bieži ir sūdzības par reiboņiem, par dažādiem trokšņiem ausīs, sīkšanām un tā tālāk. Un tādā gadījumā šī vertebrālā arterija var būt iesaistīta tajā procesā. Un tad ir tādas netiešas norādes, kas mums šajā aparātā
parāda, ka iespējams, teiksim, tur, piemēram, starp 5. un 6. skriemeli vai starp 2. un 3. ir kaut kādas, teiksim, izmaiņas, kas varētu dot reaktīvu to asinsvadu reakciju. Sekundāru. Visiem pacientiem, kuriem ir augstāks holesterīns, kuriem ir kaut kādas sirds asinsvadu slimības, stenokardijas un tā tālāk, viņiem ir jāskatās arī kakla asinsvadu. Jo asinsrites sistēma viņa jau nav izolēta. Un ja kaut kur ir problēmas, teiksim, sirds asinsvados, koronārajos, tad visdrīzāk, ka problēmas būs arī kakla asinsvados. Un tāpatās kā sirdī cilvēkam notiek infarkts, tā galvā var notikt insults. Līdz ar to, protams, ka tas izmeklējums ir jāveic arī neskatoties uz to, ja sūdzība, piemēram, nav